Humanitārā fakultāte. Vairāk nekā 60 gadu pastāvēšanas laikā to absolvējuši vairāki tūkstoši studentu. Nez vai šis lielais grāmatu skaits spēj sacensties ar mūsu studentu skaitu? Mums, humanitāriem, bieži pārmet, ka mēs esam kā grāmatās iespērušies, lūk tā. Bet vai tad aiz grāmatas var paslēpties? Mūsu studenti savā studiju un ārpus studiju dzīvē ir iemācījušies, ka valodas nav svešvalodas, ka literatūra nav tikai sausi pantiņi, ka vēsture nav tikai garlaicīga notikumu virkne, ka starp kultūru un biznesu ir sakari, un ka visas attiecības savā veidā ir starpkultūru. Humanitārās fakultātes studenti ir raibais mikslis, ar daudziem un dažādiem skatieniem un viedokļiem, ar nopietniem vaipstiem un atvērtiem smaidiem, ar studentiem raksturīgu nenopietnību un ļoti racionālo, cik dīvaini tas arī neskanētu, skatījumu uz savu nākotni, ar priekiem un bailēm, ar nogurumu un pateicību.
Šajā galda pusē ir mūsu studentu jau pabeigtie darbi. Cik milzīgs zaļais kalns jums jau ir sanācis? Nedaudz nepaklausīgs, bet tas ir pareizi. Vai tad kāds spēj pakļauties visām zinātniskajām prasībām? Bet šajā galda pusē ir tie brīnumi vāciņi, kuros slēpjas jūsu nākotne. Un kad vāciņi varas ciet, var pastāstīt arī ko vienkāršāku, neformālu. Atceros 1. septembri, kad pilna entuziasma gāju uz universitāti. Man bija lieli plāni, cilvēku bija ļoti daudz, lielas plūsmas, tecēja uz universitāti. Cilvēki bija skaisti apģērbušies. Mēs šajā zālē visi atnācām, mūs te sagaidīja. Prorektore pastāstīja mums par universitātes noteikumiem, par universitātes darbību, par mūsu humanitāro fakultāti. Es pat neatceros. Jā. Man Daugavpils Universitātes humanitārā fakultāte saistās ar daudzām skaistām meitenēm, kuras ir ļoti atsaucīgas, kā arī tie daži puiši, kas šeit mācās, ir ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. Tūlītās. Man personīgi ļoti patīk studēt salīdzināmo filoloģiju un šī fakultātei, jo es šeit satiku ļoti erudītus pasniedzējus, zinošus, interesantus, atsaucīgus, pretīm nākošus. Un, manuprāt, šī fakultāte ir tāds kodols, ļoti spēcīgs un ļoti vērtīgs kodols Daugavpilī. Mana programma Krievu filoloģija ir ļoti zinātniski pasniedzēji, bet runāt ar viņam bija viegli. Varbūt palīdzēja joki. Dažreiz, kad mūsu atbildes nebija ļoti labas, Stankievičas kundze teica par mūsu fakultāti, ka mēs esam veterināra fakultāte. Man visvairāk palika atmiņā otrais tieši mācību gads, tāpēc, ka tajā laikā es braucu uz Franciju studentu programmas ietveros. Un man kā mājas bērnam, tas bija tiešām liels solis pretī tādai patstāvībai, un tas bija laiks, posms ar visiem no tā izējošo visu nervozēšanu, maziem solīšiem pretī kaut kādiem saviem mērķiem, un laikam spilgtākais, ko es atceros, bija pats sākums, tāpēc, ka tad mēs palikām gandrīz bez istabas, bez atslēgas, bez ūdens, un bija grūti. Bet atkal, laikam jāsaka paldies tiešām universitātei, tāpēc, ka es nezinu, vai es varētu, vai manā dzīvē vispār būtu iespēja pabūt pusgadu Francijā, pabūt Parīzē, visu redzēt. Jā, var mierīgi te, ja? To, ko es viennozīmīgi atcerēšos, tas ir mūsu mutvārdu ekskursijas. Jā, un, protams, arī konferences, kuras mēs piedalījāmies Barcelonā, kopā ar profesoriem vajadzēja, protams, lidot uz tālām zemēm un tur uzstāties nopietnu cilvēku priekšā. Tāda pieredze bija ļoti interesanta no vienas puses un ļoti ironiska arī, jo mēs visu laiku kādas tādas dīvainas situācijas bijām. Jo īpaši, kad mēs redzējām, kādi tur ir cilvēki, kādi mēs paši esam, jā, cik viņi vienkārši ir attieksme pret to, ko viņi dara, un cik mēs dažreiz esam tik stingri nopietni un detalizēti. Jā, tā. Bet pati pirmā mācību diena, protams, bija interesanta, tāpēc, ka vēl nevarēja gluži labi saprast visu, kā viss notiek, un ar stundu sarakstu tikt galā un visu pārējo. Un bija vienkārši tā, ka mēs gaidījām pie nepareizā kabineta pasniedzēja kādu ļoti ilgu laiku un pat nezinājām, kur viņu sameklēt. Bet beigās tomēr viss izrādījās kārtībā, tomēr atradām uz lekciju, tomēr aizgājām, noskaidrojām visu. Un ar laiku arī pieradām pie visa. Un viss bija pazīstams un viss bija saprotams. Manas domas par humanitāro fakultāti. Tas ir labi pavadīts laiks. 3 gadi bakalaurā plus 2 gadi
maģistrā un, protams, izcilākās kursa biedrenes maģistra kursā, jā, arī bakalaurā. Visi 3 gadi pagāja ļoti ātri. Esmu nepacietīga par to, ka gaidu izlaidumu un saņemšu diplomu. Un visiem pedagogiem liels paldies par atsaucību. Es nevaru izdarīt. Davai ātrāk skrienam. Tu sākuši filozofēt. Tātad šobrīd esmu aizstājis savu maģistra darbu. Esmu ieguvis maģistra grādu, gandarījums ir milzīgs par paveikto, par to, ka ir beidzot tas sasniegts. Un jā, tagad jāgatavojas nākamajam posmam, teiksim tā. Un jā, gandarījums ir milzīgs šobrīd, teiksim tā. Tas ir viss, ko šobrīd varu pateikt un viss, par ko domāju, par to, ka mācības ir pabeigtas, ka maģistra grāds ir iegūts. Tā. Humanitārā fakultāte priekš manis nozīmē tādu vienu lielu spēcīgu ģimeni, kurā katrs no mums ir savu veidu ģimenes loceklis, un mēs viens otru atbalstam, gan pasniedzēji, gan paši studenti. Mēs komunicējam, mēs neesam tādi noslēgti, mēs neesam sveši viens pret otru, mēs esam savējie. Individuāla pieeja, pozitīva attieksme, tas ir tas, kas ir mums raksturīgs, un tas ir tas, dēļ kā ir vērts studēt tieši Daugavpils universitātē un tieši humanitārā fakultātē. Tas ir vienkārši maģisks brīdis. 3 gadi no manas dzīves ir pavadīts šajā fakultātē, un es droši varu teikt, ka tie ir skaistākie un vispiedzīvojami bagātākie gadi manā dzīvē. Ejot pa universitātes kāpnēm, es domāju, ka šajā ēkā ir aizvadīti 2 gadi, kas manā dzīvē ienesa nevienu jaunas zināšanas, bet arī kuplu draugu saimi un izpalīdzīgus padomdevējus. Gan jau katrs no jums, kāpjot savas dzīves augstajos kalnos, atgriezīsies arī pie šīm kāpnēm. Bet pagaidām